Labākie Huggies. Autiņbiksītes Huggies piedāvā raidījumu jaunajiem vecākiem Māmiņu klubs. Septembrī bērnu dārzus pieskandina mazuļu balsis, un daudzi mazuļi, kuri savu laiku pavadījuši mājās pie mammas, omītes vai auklītes, dodas savā pirmajā lielajā dzīves gaitā uz bērnu dārzu. Mums ir lieliski iespēja ieskatīties, kā bērnu dārzā jūtas viens mazs pusotra gadnieks. Ir parasts darba dienas rīts. Ielas lēnām pildās ar lieliem un maziem čāpotājiem, un katrā namā un būdiņā mostas lielie un mazie sapņotāji. Arī mazais Mārtiņš šorīt mostas agri, jo viņam laiks posties uz bērnu dārzu. Čau! Esmu uz bērnu dārzu. Čau! Mīļš, jā. Mīļš. Necies augšā. Mārtiņam šobrīd ir pusotrs gads. Kopš nepilna gada vecuma viņš savu laiku vadīja kopā ar mīļu auklīti, bet jau gandrīz mēnesi viņš iet bērnu dārzā. Tad, kad mēs sākām iet dārzā, man bija bail par to, kas mūs sagaida mājās. Vai nebūs lielais niķi, jo bija dzirdēts, ka tad viņš tā kā sliktā guļ, vairāk raud. Bet man par lielu prieku īpaši nekas nemainījās. Katrs rīts mazajam rakaram iesākas vienādi. Neliels rotaļas mājās, tad ģērbšanās un došanās pie saviem draugiem bērnu dārzā. Draugu viņam diena ir daudz, taču tāpat ik rītu atvadas no māmiņas ir ļoti skumjas, jo viņš taču vēl ir tik mazs. Speciālisti saka, ka tas, ka mazais raud atvadoties no māmiņas, nesot nekas slikts, galvenais jāvēro, lai mazais bērnu dārznieks asarās nepavada lielāko dienas daļu. Pirmkārt, gribu nomierināt vecākus, ka nevienmēr bērni raud no rītiem. Ir tādi, kas neraud nemaz, bet tie, kas savukārt, kuri raud, attiecīgi tiek ļoti īsās atvadās paņemti klēpī, ienesti grupiņā, kur viņus visticamāk sagaida jau pārējie bērni. Viņi jau redz to vidi, pazīstamos draugus, līdz ar to uzreiz mainās noskaņojums. Patiesībā mums tas bērndārs gaitas sākt ir diezgan tā, varbūt man pašai vieglāk nekā bērnam, jo es esmu pieradusi jau, ka viņš paliek ar auklīti. Tāpēc man tas nebija tik grūti atstāt viņu bērndārzā, bet viņam pašam arī, man liekas, tas ir kā kuru dienu. Citu dienu viņš raud traki, citu dienu viņš neraud nemaz. Pēc tās arī varēja, tāpēc arī citu dienu atvados tā ar visu puču un samīļot, citu dienu vienkārši tā un arī prom, jo tur jāstās, kā viņš reaģē. Ir novērots, ka mazi bērniņi, pavisam mazi bērniņi pat iejūtās ātrāk nekā jau pāri 2 gadiem, kam nāk vai 3 gadi. Jo, ja viņi ir dzīvojuši līdz šim kopā ar māmām pa māju, ir grūtāk šķirties, jo ir ierastais dienas ritms bijis mājās jau un grūtāk pieņemt to bērndārza ritmu. Mazbērniņi viņiem ir labi, ka viņiem nodrošina pamatvajadzības pirmām kārtām, otrām kārtām ieinteresē ar notiekušiem lietām un daudz ātrāk adaptējās. Jo es zinu, ka šeit ir ļoti jauks audzinātājs un ka viņi šeit ir tiešām samīļoti, apmīļoti. Ja raud, tad viņi samīļo, nav tā kā varbūt valsts dārziņā, kur varbūt to bērnu ir vairāk, audzinātāji ir mazāk un tad varbūt attieksme mazliet arī kaut kā varētu būt savādāka. Bet cik viņš ir tik maziņš, tad, protams, gribās, lai viņu arī apčubina, ja viņš raudas. Lai arī bērnu dārza gaitu uzsākšana ir ļoti nopietnas solis mazā cilvēciņa dzīvē, tomēr tas nebūtu nenozīmē, ka viņam jau ir jābūt kaut kā īpaši sagatavotam šim procesam. Mūsu bērnu dārzā uzņem bērniņus no 1 gada vecumā, kurus biežāk bērns neprot ne vēl iet uz podziņa, ne ēst patstāvīgi. Līdz ar to visas šīs lietas tiek viņiem mācītas šeit. Tas, ka viņi ir vairāki, un tas fakts, ka šeit ir arī lielāki bērni, kas to visu prot, to visu veiksmīgi, tā teikt, ļauj darīt arvien ātrāk un ātrāk tas notiek. Jo pirmkārt ir piemērs, otrkārt mēs ikdienā tātad katru dienu sistemātiski to darām. Sēžamies pie galda, savās vietiņās, ar karotīti, ar viņa rociņu palīdzam paēst. Savukārt podziņus arī, podziņi pietiekami tuvu grupiņai, kad var aiziet un apsēsties visu reizē. Ja kādam sanāk, visi priecājās un jā, tad arī pārējais saprat, ka tas ir priekvērts. Nav,
Jā, atnāksim vēlāk atkal. Atnāksim vēlāk. Protams, ka bērnu dārzā mazulis ne tikai vadīs laiku jautrās rotaļās kopā ar citiem bērniem, bet arī piedalīsies dažādās izglītojošās aktivitātēs. Sākotnēji šķiet, ka mazajam pusotragadniekam šīs rotaļas un spēles vēl ir par sarežģītu, audzinātājs saka, ka agrāk vai vēlāk ik viens bērniņš pievienojas, jo galvenais jau nesot izdarīt visu perfekti, bet gan vispār izrādīt interesi kaut ko darīt. Katram vecākam gan jāatceras, ka bērnu dārzā mūsu mazulis nav vienīgais bērns, un tādēļ jāievēro vairāki priekšnoteikumi, lai mazulīšu uzturēšanās kopā neradītu nekādas problēmas. Mūsu iestādē ir patiesībā tā, ka, protams, tiek prasīts, lai bērns tiek vesels arī pēc ilgstošām slimībām. Ir svarīgi, lai būtu šī ārsta atzinums par gatavību atkal uzsākt bērndārza gaitas. Taču, kas attiecās uz vakcinācijas jautājumiem, mēs absolūti respektējam vecākus, kas ir izvēlējušies dažādu apsvērumu dēļ bērnus nevakcinēt. Jo arī pašas personīgi esam iepazinušās ar vakcinācijas. Jā, ar vakcinācijas, tā teikt, sabiedrības šķelto viedokli, un līdz ar to arī savus bērnus labprāt uzņemam arī bez šīs te vakcinācijas vienlaikus programmas neprasot. Jo mēs esam atvērti dažādiem bērniem, ne tikai runājot par vakcināciju. Mums ir arī viens bērns, kas piekopj veģetāru dzīvesveidu. Un, jā, mēs labprāt viņam uzņemam un nodrošinam viņam šo ēdināšanu īpašo. Bērnu dārzs mazulītim ir kā otrās mājas, un audzinātājs ir gluži viņam kā otrās mammas. Un tieši bērnu dārzā bērniņš iemācās komunicēt ar citiem bērniem, dalīties ar rotaļlietām un izprast dažādas likumsakarības. Tāpat bērniņš apjauš, ka katrai dienai ir savs noteikts režīms, kas noteikti palīdzēs viņam gan skolas gaitas uzsākot, gan pieaugušo dzīvē ieejot. Ko tev gāja šodien? Labi. Kā tev gāja?